kaut ko pasmieties. Patīk arī, kā saka, mutes bļodā duļķi uzkult kādreiz. Nu, tās ir kā vienkārši. Protams. Pakaitināt kādu, kurš viegli pavelkās uz pakaitināšanu. Kurš pavilkt uz zobe vēl drusiņās vairāk. Nu, ja tu tāds esi, ka tev par katru sūdu tev vajag tagad pavilkties, nu, tad davai pavilkšu tev vēl pišķiņās. Tad drusku riebeklīts arī kādreiz. Izlien no manis, bet. Un tas, laikam, es tev saprotu pilnīgi. Viss kopā tāds, tas viss sasumējies ir. Nu, tad, protams, kaut kādas pāris epizodes, tur, kas vienkārši eksplodēja. Tur ir piekdiena eksplodēja, tur tagad pēdējais, kas eksplodēja, bija šitais te ar kafijas aparātu drāma. Tur, kas tas bija interesants. Tas tiktu kā vienkārši, jo es ļoti reti, kad skatos īstenībā to pašu saturu no TikToks, mēģinu pats radīt vairāk nekā es skatos. Jā. Līdz ar to tās esošās tēmas es baigi neredzu, bet tiklīdz es sapratu, ka es gribu, es pačukošu, kas tiktu kā atkal beidzot noteikti mēģināšu kaut ko tur nopietnāk, ielikšu kaut kādu video tur, bet arī priekš sevī, nevis tāpēc, ka man tur vienalga, pat ja būtu 200 skatījumi, es to tāpat darītu. Nu, protams. Jo tas ir mans hobijs.